Manā pilsētā Cēli stāv pils, lejā pie pils tek ūdens zils. Jēkabpils ir manas mājas, mums te visiem labi klājas. Šis 8-gadīgā jēkabpilieša Artūra dzejolis, tāpat kā daudzu citu bijušā Jēkabpils rajona bērnu dzejoļi, ir ievietoti unikālā bērnu grāmatā, par kuras izdošanu gādāja Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvalde, kas 18. aprīlī notikušajā radošuma balvas ceremonijā saņēma specbalvu par iniciatīvu bērnu pašu sarakstīto dzejoļu krājuma rakstu dzejoli pats izdošana. Ceļš gan nebija viegls. Kā teikt, ideja bija radusies, bet finansējums vēl jāmeklē. Rietumu bankas labdarības fonds mūs atbalstīja, bet tur bija jāiziet process, kad viņa valde izvirzīja šo projektu balsošanai, un tur mums bija jāvāc balsis. Respektīvi, kurš savāc vairāk balsis, tas iegūst finansējumu. Un tad mēs kaut kādu mēnesi vienkārši visus iespējamos savus kolēģus, draugus, ģimenes iesaistījām balsu vākšanā. Īstenībā mums bija vairāk kā 5000 savāktas balsis. Savus dzejoļus uz konkursu atsūtīja 217 bērni. Un tad mēs piesaistījām, lai projektam būtu spēks un vārds, Latvijā zināmus bērnu rakstniekus, Inesi Zanderi, Māru Cielēnu. Un žūrijā mums bija arī tāpat Ruta Štelmher, mūsu pilsētniece, ar ko mēs ļoti lepojamies. Tad viņi izvērtēja dzejolīšus un 55 no visiem tiem 300 pāri mēs publicējām grāmatā. Tas ir tāds piemērs, ka tiešām visa sabiedrība bija ļoti saliedāta Jēkabpilī un visi ļoti daudz priecājās par šo projektu un bija tikai labas atsauksmes, tikai labi komentāri internetā anonīmie, kur parasti vienmēr ir kaut kas tāds, bet šoreiz tiešām bija ļoti labi. Pirmo grāmatas eksemplāru saņēma mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš, bet vairāk kā 100 eksemplāri tika nosūtīti latviešu bērniem ārzemēs, gan Anglijā, Īrijā, ASV un Austrālijā.